Labdien! Prieks būt šeit un prieks ar jums runāt no šīs ekrāna puses, lai gan, protams, labprātāk redzētu arī auditoriju, bet prieks arī šeit, ka ir mani kolēģi un ar vismaz viņiem varu samāties. Es esmu Madara Merle, esmu no Pasaules dabas fonda un šodien pastāstīšu mazliet vairāk par to, kas Pasaules dabas fonda izpratnē ir zaļais birojs. Bet pavisam īsi, kas ir Pasaules dabas fonds, jo neliela pašreklāma tomēr ir veselīga. Pasaules dabas fonds ir viena no lielākajām vides aizsardzības organizācijām Latvijā. Strādājam jau vairāk nekā 30 gadus un nodarbojamies ar ļoti dažādām jomām, gan klimatu, gan ūdeņiem, gan dabas daudzveidību, mežiem un arī ar pārtiku. Strādājam ar dažādiem instrumentiem, un viens no šiem instrumentiem ir sabiedrības iesaiste un izglītošana. Un teiksim tā, ka zaļais birojs arī šajā te instrumentā ieguļās ļoti labi. Bet kas varētu būt zaļais birojs? Te būtu jāsaprot, ka tās definīcijas par to, kas vispār šobrīd ir zaļš vai ilgtspējīgs, ir ļoti daudz un dažādas. Mēs runājam arī tādā oficiālā līmenī par ļoti dažādām ilgtspējām. Vai tā būtu svētā trīsvienība, ekonomika, sociālais aspekts un vide, vai tā būtu tieši vides ilgtspēja, tad vispirms pats svarīgākais būtu saprast, kas ir tā ilgtspēja un kas ir tas zaļums, par kuru runājam. Arī tad, ja birojs vai, teiksim, kāda organizācija plāno veikt kādus pasākumus, arī šajā posmā būtu ļoti būtiski saprast, kādas ir tās definīcijas un kas tieši ir tie aspekti, par ko runāsim. Bet zaļais birojs ir mūsu izpratnē kaut kas daudz plašāks par tikai sienu krāsu vai telpaugiem, kā minēja iepriekšējais runātājs. Zaļais birojs, un pastāstīšu vairāk par to, kas ir Pasaules dabas fonda piedāvātā programma, skatās uz 8 lielām tēmām. Pārsvarā šīs tēmas, protams, atkārtojas dažādos piedāvātos instrumentos, vai tas būtu PDF un WWF izveidotā programma Zaļais birojs, vai arī jebkura cita programma. Pastāstīšu nedaudz par šīm 8 tēmām. Šīs 8 tēmas ir izraudzītas kā tādas ietekmīgākās, uz kurām tiešām arī darbiniekam, arī birojā ir ietekme. Pats pirmais, tā ir pārvaldība. Mūsu ieskatā bez pārvaldības nekur. Tā ir pirmā motivācija, ko organizācija vai uzņēmums parāda, ka vēlas kļūt ilgtspējīgāks. Šeit varētu būt dažādi vadības lēmumi, komandas izveida un tam līdzīgas rīcības. Pats lielākais un ietekmīgākais faktors, kas patiesībā sasaucas arī ar pārējām šīm tēmām, ir komunikācija un iesaiste. Ja, teiksim, ir dažādi certifikāti, kas skatās tieši uz ēkas ilgtspēju, vai skatās uz konkrētiem resursu patēriņiem, vai skatās uz varbūt kādām sociālām aktivitātēm, tad zaļais birojs skatās uz dažādām tēmām, jā, bet tieši caur komunikāciju un iesaisti visvairāk. Darbinieku iesaiste un darbinieku izglītošana par to, kādi ir organizācijas mērķi ilgtspējā un kādi varētu būt veiktie pasākumi, ir ārkārtīgi būtiski šo mērķu sasniegšanā. Komunikācija un iesaiste ietver arī izglītību. Cik daudz mēs veicinām to, ka mūsu darbinieki būs izglītoti dažādās ar vidi un dabu saistītās tēmās. Pēc tam programma skatās arī, protams, uz resursu patēriņu, gan elektroenerģijas patēriņu, gan ūdens resursiem, gan arī, teiksim, degvielu un citiem. Tālāk ir atkritumi un apsaimniekošana. Latvijas iedzīvotājiem atkritumi ir ļoti, teiksim tā, mīļa tēma, un tas ir saprotams, tāpēc, ka šī tēma ir ļoti redzama arī virspusēji, un par to mēs noteikti arī dziļāk dzirdēsim šīs dienas gaitā, bet zaļais birojs skatās arī uz atkritumiem, to pārvaldību birojā, kā tie tiek monitorēti, vai ir zināms vispār atkritumu apjoms, ko birojs rāda kādā noteiktā laika posmā, un kā gal galā tie tiek apsaimniekoti. Skatāmies uz pārtikas aspektu, jo pārtika jau nav tikai birojā izdzertā kafija, bet arī dažādi pasākumi, kuros tiek piedāvātas uzkodas vai dažādi produkti. Un ir ļoti svarīgi, no kurien šie produkti nāk un vai tiem ir kādi attiecīgi certifikāti vai, teiksim, iepirkums tiek veikts ilgtspējīgi. Attiecīgi nākamais iepirkums, protams, attiecas ne tikai uz kafijas iepirkumu, bet arī dažādām citām precēm birojā. Te varētu būt lieli iepirkumi, tādi, kas ir plānoti, tādi, kas tiek apstiprināti valdē, kā šie tiek veikti, kādas ir iespējas mazliet skatīties uz cita veida iepirkumu, līdz pat pavisam mazām lietām,
kas ir tie mazie suvenīri vai, teiksim, korporatīvās dāvanas, ko sagatavojam mūsu klientiem. Skatāmies arī uz mobilitāti. Transports, ne tikai uzņēmumā esošais autoparks, bet arī tas, vai piedāvājam darbiniekiem pārvietoties vidē draudzīgākā veidā. Teiksim, vai ir pieejams velo novietnes, cik atvieglots ir šis transports, kāda ir nokļūšana darba vietā, un vai aicinām cilvēkus uz saviem pasākumiem izmantot sabiedrisko transportu. Un pēdējā tēma, ko esam pievienojuši pavisam nesen, bet patiesībā šī ir ārkārtīgi būtiska tēma un ar katru gadu arvien būtiskāka, ir dabas daudzveidība. Šis aspekts ir netiešs un varbūt sēžot katram savā birojā nav tāda sajūta, ka man ir tieši ietekme uz dabas daudzveidību. Tomēr birojiem kā tādiem ir ļoti liela ietekme un iespēja uzlabot dabas daudzveidību šeit pat Latvijā. Tie ir dažādi pasākumi, ko vai organizācija varētu veikt viena pati, iniciēt, vai arī, piemēram, rīkojot un piedaloties dažādās talkās, veicināt dabas atjaunošanu Latvijā. Praktiski zaļais birojs, ko piedāvā Pasaules dabas fonds, ir cēlies Somijā jau pirms 20 gadiem. Regulāri sazināmies ar somu kolēģiem, esam skatījušies viņu pieejamo dokumentāciju, bet, protams, adaptējam šeit Latvijā to Latvijas nepieciešamajai situācijai. Un skatāmies, kas varētu būt tās lietas, kas mums šeit vietai ir svarīgākas vai teiksim, par kurām būtu būtiskāk tieši vietējā kontekstā runāt. Bet tas praktiskais ietvers ir diezgan līdzīgs. Tā ir ikdienas paradumu apzināšana. Gada cikla ietvaros tie ir 3 līdz 5 mērķi, kas tiek izvirzīti un kuriem sekojam līdzi to izpildēji, indikātoriem, kā mēs tos mērīsim un, protams, arī aktivitātēm, caur kurām šos mērķus mēs sasniedzam. Parasti tā ir arī komunikācija aktīva ar kādu no Pasaules dabas fonda pārstāvjiem. Jums visu laiku būtu pieejams eksperta atbalsts un varam nodot dažādus dokumentus, kas, protams, palīdzētu šajā ceļā. Praktiski tā ir arī mērķu uzraudzība, jo ne tikai ieviest, bet arī apskatīties, kas ar to ir noticis, ir ļoti, ļoti būtiski. Un šis viss gada cikls tad gadu no gada atkārtojas. Rīki ir daudz un dažādi, par tiem vairāk tad var paskatīties mūsu mājaslapā vai arī sazināties ar mani. Bet šeit jāpiebilst, ka tā struktūra, par ko šobrīd stāstu, ir Pasaules dabas fonda piedāvātā, bet, protams, eksistē arī citi instrumenti un dažus no tiem piedāvāšu arī pašās sarunas beigās. Tādā lielākā ietvarā jāsaprot, kam varētu vispār būt piemērots zaļais birojs, vai man obligāti, piemēram, ir nepieciešama certificēta ēka, vai kādi citi parametri, vai noteikts darbinieku skaits, un atbilde ir nē. Tas, kas ir nepieciešams, ir motivācija. Jo patiesībā motivācija piedalīties šādā programmā un kaut ko darīt labāk un ilgtspējīgāk ir pats galvenais. Motivācija noteiks gan sākotnējo soli, gan arī to, cik lieli tie soļi būs vēlāk mērķu izpildē. Šī programma konkrēti ir ļoti adaptīva. Mēs strādājam gan ar birojiem, kur ir 8 cilvēki, gan kur ir 300 un vairāk cilvēki birojā. Un šī programma ir veidota tā, lai katra organizācija varētu izvēlēties sev nepieciešamos mērķus un varētu tiešām adaptēt to savām vajadzībām un savam ritmam. Galvenās priekšrocības, kā jau Valdis iepriekš minēja, protams, ir samazināta ietekme uz vidi. Tas arī samazināts resursu patēriņš, kas vēlreiz samazina ietekmi uz vidi, bet arī var samazināt izmaksas, un līdz ar to šis finansiālais ieguldījums dalībai programmā ir salīdzinoši neliels, salīdzinot ar tiem visiem ieguvumiem, ko iegūst organizācija ilgtermiņā. Vienmēr pieejams atbalsts ir vēl viens ieguvums no šīs programmas, jo Latvija ar savu nelielo tomēr mērogu ir ar lielu priekšrocību, ka vienmēr mēs varam sazināties, pazvanīt, uzrakstīt, un ir iespēja tiešām iegūt pārliecinošu informāciju vai kādas jaunas idejas, ja esam nokļuvuši kādā strupceļā. Viens no galvenajiem aspektiem, manuprāt, kas ir šīs programmas priekšrocība, ir arī saliedētā komanda. Ja darbinieki
strādā vienota mērķa vārdā un viņiem ir motivācija darīt arī kaut ko papildu saviem darba pienākumiem, tas saliedāja komandu un var arī radīt kādas jaunas perspektīvas katram darbiniekam, ko darbinieks var aiznest tālāk uz mājām vai tālāk savās kopienās un attīstīt šo vides aizsardzību un ietekmes mazināšanu. Protams, zaļais birojs nāk arī ar savu apliecinājumu, par kuru ir iespēja komunicēt gan iekšēji birojā, gan ārēji, un stāstīt, teiksim, saviem partneriem, kas ir tās konkrētās rīcības, ko programmas laikā esam ieviesuši. Un tā ir iespēja arī būt daļai no liela klimatā atbildīgu uzņēmumu tīkla, un kas ir interesanti tieši Latvijā, tā ir iespēja būt vieniem no pirmajiem un, teiksim, tādai autoritātei, kas parāda, kādā veidā šo zaļo soļu ieviešana birojā ir iespējama, ka tas nav ārkārtīgi sarežģīti un ka tas ir nepieciešams. Stāstīju, ka padalīšos ar dažiem resursiem, lai jums būtu iespēja iedvesmoties ne tikai no mūsu piedāvātās programmas, bet arī skatīties tālāk un skatīties, kādas idejas ir tieši jums atbilstošas, tad pašā augšā šie materiāli, protams, arī būs jums pieejami. Pašā augšā QR kods ved uz mūsu mājaslapu, kur vairāk pastāstīts ir tieši par Pasaules dabas fonda programmu. Otrais QR kods aizved uz Eiropas zaļā biroja rokas grāmatu, kur arī redzēsiet šīs tēmas diezgan daudz pārklājās, bet šī rokas grāmata ir ar citu valstu piedāvāt skatījums uz to, kā risināt dažādas jautājumus. Un pēdējais QR kods ir Francijas organizācija Carbon 4, kas piedāvā jau tādus citus rīkus, ko varbūt nepiedāvā šīs pirmās divas programmas, bet kaut kāds cits skatījums uz lietām jau mazliet ar citu ievirs. Varat izpētīt, un tiešām tas galvenais vēstījums ir, ka zaļš birojs nav tikai krāsa, zaļš birojs skatās uz ļoti daudzām dažādām ietekmēm, un pats galvenais zaļš birojs skatās uz to, kas jums konkrēti ir nepieciešams. Līdz ar to šī tieši manu vērtību, manu nepieciešamību apzināšanās, man kā organizācijai un tad manu mērķu izvirzīšana ir pats galvenais. Lai jums izdodas!